miljoniem gadu Zeme griežas ap Sauli, bet tikai pēdējos 2 gadsimtos uz planētas Zeme mīt ātruma cilts. Tie, kam benzīns asinīs. Šodien ātruma ciltī Latvijas labākais autošoseis braucējs iemēģina ko jaunu, pēc tam slēpes, moči un striķi, bet raidījuma izskaņā, ko nozīmē AAK. Sveicināti skatītājiem visas benzīngalvas janvāra 2. ātruma cilts raidījumā. Vai jums kādreiz ir gadījies tā, ka jūs tik ļoti aizraujaties ar datorspēlītēm, ka kāds pēc tam saka, nu ko tu tur vari ņemties, tā kā mazs bērns? Bet ko darīt, ja patīk? Par to arī mūsu pirmais stāsts. Visi tie, kam benzīns asinīs, cītīgi ieklausās. Ātruma cilts kartiņa hallē jau mēnesi var braukt ar formulām un rallija automašīnām. Sapriecājāties? Tagad nedaudz apbēdināšu. Cilts hallē nav īstu formulu un ralliju mašīnu. Tur ir simulators. Daudziem liekas datorspēles domātas bērniem vai tiem, kuri bērnu prātā. Tā nav patiesība. Tāpēc galvenais uzdevums pārbaudīt un noskaidrot, cik reāls ir ātrumcilts hallē esošais aparāts. Izmēģināt uzaicinājām pašmāju labāko autošoseis braucēju Haraldu Šlēgelmilku. Tu esi pie mums ātrumcilts kartiņa hallē. Kā tev liekas, ko mēs tev liksim darīt? Absolūti nav ne mazākās jausmas. Vai tu esi dzirdējis par simulatoriem? Par dažādiem, jā, visādiem. Vai tev ir sanācis līdz šim izmantot simulatorus? Nu, minimāla pieredze ir bijusi, sevišķi, kad tu dodies uz jaunu trasi, kur tu iepriekš neesi bijis, un visur Eiropā augsts līmeņa sacensībās ir tā, ka tie treniņi ir diezgan maz, un tad tu nevar atļauties 5 vai 10 apļus tērēt, lai iepazītos ar trasi. Līdz ar to tā ir noderīga feature, kad tu pirms tam uz kompīšu paspēlē, iemācies to trasi un aizbraucot uz turieni, tu jau zini, kur trasi ies pa labi, pa kreisi, kur apmēram ir bremzēšanas, kaut kādas specifiskas niansītes, un jo labāks tas simulators, jo labāk tā spēle, jo realistiskāk tas viss pasākums ir. Līdz ar to tāda noderīga lieta. Nu ko, ejam mēģināt? Laižam. Kurš gan labāk varētu pateikt, cik simulatorā esošās trases un braukšana atbilst īstenībai, ja ne cilvēks, kurš tur brauc uz dzīvē, piedāvām ar BMW formulu? Nu ko, ir pienācis tas brīdis iemēģināt aparātu. Es tev dodu brīles, lūdzu. Tās būs kā terminators. Tev biestāv. Baigi reālistiski. Vismaz trasa kā tāda ir. Par to vadāmību vēl īsti nesaprast. Ui, dieniņa. Viņš sagriezās. Nē, viss kārtībā. Braucam tālāk. Kaut kā krietni vieglāk nekā es biju domājis. Vai arī es nezinu, varbūt man baigi labi sanāk. Būs jāpārsēdās no reālās braukšanas uz braukšanu par kompīšu. Ups. O, jā. Jā, 3 ritiņiem es dzīvē nebiju braucis. Jāpamēģinu. Var vai nevar? O, diezgan labi. Kratās gan es baigi. Zini kā, ja dzīvē tu braucot, tu par to nedomā, tu tam vispār pat neaizdomājies par to, ka krata vai nekrata. Tas, ka tā trasa ir tik nereāli līdzīgi uztaisīta. Kad bija maziņš, kaut kolēm makrēji, kad tu spēlē, tad tas viss nebija tik reāli. Ui. Jā, uztais riktīgi avārija. Jā. Man liekas, ka viss beidzās. 10 minūtes vēlāk sadaudzījis 2 formulas, nolauzis riteri antispārnu, izbraucis visus trases līkumus, nogriezis ceļu Luisam Hamiltonam un Sebastianam Vettelam, Haralds Šlēgelmils sacensībās izcīna uzvaru. Vai tev patika? Jā, viennozīmīgi patika, un es esmu baigi pārsteigts, jā. Bija baigi forši. Tie ir tās iespējas noregulēt krēslu, nav tā, ka tev ir jāsēž šitā vai tur kaut kā neērti.
Tad tas, kad ir tā 3D simulācija, ko es nekad iepriekš nebiju mēģinājis, ka tu brauc un tiešām ir tas 3D efekts, ja. Krēsls kustās diezgan adekvāti tam, kā varbūt ir dzīvē. Kaut gan dzīvē braucot, es tā īsti nedomāju par to, cik ļoti es kratos vai nekratos, tad no sākuma ir tāds tā kā drusciņa diskomforts. Bet tā, kad tu tā kā padomā līdzi, vai tiešām tā varētu būt, tad kaut kāds līdzības ir, teiksim, bremzējot, ir krēsls iet uz priekšu, pātrināt uz aizmuguru, pa labi, pa kreisi, viņš attiecīgi kustās, pa bedrēm kustās. Vai tās trases līkuma atbild tā īstajai trasai? Ir, jā, ir ļoti, ļoti līdzīgi, un arī, teiksim, mēs tikko braucām spā trasi, ja, tad es teiksim, zinu, kur vajadzētu būt ar pilnu gāzi, kur, tad, teiksim, ar rūžu līkumam jābūt ar pilnu gāzi, un tad arī ir tā, ar pilnu arī viņi izbrauc, ja. Un tie bremzēšanas punkti apmēram, ja, teiksim, Hockenheimā es zinu, kad ir asais līkums 100 metri tā tāfelīt un ir jābremzē, tad šeit arī, 7,5 un tu bremzē, tā kā diezgan līdzīgi, un jā, tie līkumi arī, ļoti realistiski. Ja Latvijas labākais autošoseis braucējs, puisis, kurš piedalījies BMW formulas sacensībās, apgalvo, simulators atbilst patiesībai, tad tā arī ir. Galvenais atceraties, jaunā rotaļlieta jūs jau gaida. Tagad īsa reklāma, bet pēc tam Latvijas vecākais ziemas sporta veids un klubs, kurš aktīvi darbojas seno automobīļu biznesā. Ātruma cilts. Rats ratā ar Rīgas motormuzeju. Ātruma cilts. Ar skatu nākotnē. Ar saknēm motormuzejā. Esam atpakaļ pēc īsās reklāmas pauzes. Kurš no ziemas sporta veidiem jums pirmais nāk prātā? Kādam tas būs snowboards, slēpošana, citiem kamanīs vai bobslejs? Man tas ir kas cits. Tur es esmu pavadījusi daudz sniegotu dienu. Vai jūs zināt, kāpēc brīvdienās motociklisti, mehāniķi, slēpotāji un līdzjutēji pulcējās vienā no Latvijas trasēm? Tieši tā, kad dzirdam savienojums motociklists un slēpotājs, kaut kur notikušas skioringa sacensības. Atceraties, visu iepriekšējo sezonu ātruma cilts aktīvi vēroja un juta līdzi Latvijā vecākajam ziemas sporta veidam, kuru Rīgā pirmo reizi izmēģināja 1963. gadā. Toreiz dalībnieki atzina, šī lieta ies. Tā arī notika. 72. gadā skiorings Latvijā ieguva nacionālā sporta veida statusu. Toties 73. gadā mūsējie šo sporta veidu demonstrēja Maskavā. Precīzi nav zināms, vai kādā no Krievijas pilsētām šobrīd notiek skioringa sacīkstes, taču Latvijā šis sporta veids uzņem apgriezienus. Sezonas pirmais Latvijas skioringa čempionāta posms notika Lēgmanē. Kopš pagājušās sezonas ir notikušas dažas acīm redzamas izmaiņas. Tad pastāsti, kādas īsti? Izmaiņas ir notikušas patiesībā lielas. Esam apvienojuši klases, tautas klases ar meistarklasēm. Skaistāki, man liekas, esam palikuši. Strādājam, cenšamies. Tagad ir pirmais Latvijas čempionāta posms. Ko jūs, galvenie skioringa vīri, darījāt par šo brīvo laiku? Es domāju, ka arī mēs strādājām. Jo, gribējām bišķiņ pamainīt šo te sporta veidu, uzlabot. Grūti pateikt, droši vien sezona rādīs jau, kā mums būs izdevies. Pagaidām, neviens nesūdzās, viss tā piekusuši, ka nevar neko pateikt pretī mums. Pasākumu organizēja Latvijas Motosporta federācijas skioringa komisija un motoklubs Elkņi, Jānis Tiloks un Rihards Zveja. Vīri visu savu brīvo laiku cīnījās, lai skioringistiem trasi un pašas sacīkstes būtu paprātām. Diemžēl onkulis no augšas darīja savu. Laukā gaisa temperatūra sasniedza pat +4 grādus. Skioringam šādi laikapstākļi neder. Mums šodien ir pievīlusi nedaudz trasi, pateicoties laika apstākļiem, bet vakar lija lietus. Tad mēs redzam rezultātu, un cilvēkiem, sportistiem, ir ļoti smagi. Man jau tā īpaši nekas tā baigi nedabūja spriedzi, tā vairāk jau bija braucējiem, jo tur vienkārši viena tāda viela un brauc tikai. Trasa salīdzinot grūta, apdzīt nevarēja, nevienu garām grūti bija palaist kādu. Jābrauc. Šis nav skierings, tas ir dzelzceļš.
Nav ātrums vispārībā, es tur vienkārši stāvu un nekas nav jādara vienkārši. Gribējās labāk, protams, no prieka nekā nebija. Paši redzat, kā tikko mēģina apdzīt tā krīti. Tā kā vilcieniņš pat liedītēm tā arī braucām lēnu garu, lai līdz galam nobraukt. Tikai viena pēda un par to jābrauc un viss. Par spīti nepiemērotajiem laikapstākļiem sacensību garu un kāri pēc uzvarām tas nemainīja. Puiši un vīri pirmajam posmam bija gatavojušies visu vasaras sezonu. Mums ir savs klubs, mēs regulāri sestdienas, svētdienas mums ir treniņi, mēs trenējamies kopā, mums savu trasi ir. Tu piedalies tik daudzās klasēs, kā tu dabūni to spēku, lai to visu izturētu? Ja visu to dara pareizi, tad var sataupīt to spēku. Jau ir 10. vai 11. sezona skioringā, tā kā kaut kā var sadzīvot ar to. Protams, grūti ir. Vai uz sporta zāli arī jāiet? Ir. Tu gāji? Šādi tāda. Kur tādi iesācēji tad var apgūt to slēpošanu priekš skioringa? Pašiem jāņemās, vajag pašiem gribēt to un tad uz priekšu tikai. Kāds ir tavs noslēpums, kā var dabūt to čempionu titulu? Īsti tāda noslēpuma nav. Treniņš un vēlreiz treniņš. Vairāk jau nekas. Un mērķtiecība, un tad jau viss sanāk. Netrenējos. Vispār? Nē, sanāk. Kādreiz uzbrauc prieka pēc, bet vairāk vai mazāk pa vasaru nebrauca. Jo tad ir tomēr jātrenējās, tas uzreiz prasa laiku, naudu. Brauc tikai ziemā savam priekam. Bet uz sporta zāli taču aizēja? Diemžēl nē. Jā, vienīgi papeldēt kaut kur, bet tā nē. Citi vasaras periodā trenējās ar moci, citi aktīvi soļoja uz sporta zāli. Kā redzams, bija arī tādi, kuri nedarīja neko. Latvijas skioringa čempionāta rezultāti runā paši par sevi. Jauniešu klasē uzvarēja Elgars Jonas Klāvs Karalis, 2. Raivis Zālītis Ronalds Zvidriņš, 3. Nauris Dardzāns Edvards Viščers. Mazajā tautas klasē pirmo vietu izcīnīja Raivis Eikmanis ar Alvilu Laurīti. Aiz viņiem Gatis Tikiņš, Rihards Gulbis, bet 3. vietā Edgars Siliņš, Arvis Dunkulis. Lielā tautas klase pirmajā vietā Māris Rupeiks ar Miku Neško, 2. Raivis Zolmanis, Juris Deičmanis, bet 3. Edvīns Zālītis, Oskars Valpēters. Mazajā meistarklasē pirmajā vietā Eikmanis ar Laurīti, 2. Siliņš un Dunkulis, 3. Kārkliņš un Rūdovs. Lielā meistarklasa pirmajā vietā Lauris Ermanis, Mareks Štraus. Viņiem piekāpās Roberts Jurs, Mareks Zolmanis un Raivis Zolmanis, Mikus Neško. Hobija tautklasē uzvara Raivim Meņģim, Marekam Plīsim. 2. Ilmārs Gulbis, Edgars Kalniņš, aiz viņiem Emils Alps, Artis Ore. Hobija meistarklasē uzvara Jurim Hmarukam, Kasparam Šķiltam. Viņiem piekāpās Aigars Grabovskis, Jānis Zusmanis, bet 3. Raitis Plūme, Kaspars Andersons. Vecmeistaros 1. vieta Alvilam Priedītim, Mārim Krūklītim, 2. Valdis Kupčs, Andrejs Jedušs, bet 3. Laimonis Sprukulis un Zintars Stūresteps. Visi skioringa līdzutēji un vienkārši interesanti, ņemiet lapiņu, pildspalvu un pierakstiet. Nākamais Latvijas skioringa čempionāta 2. posms notiks sestdien, 15. janvārī Ķekavā, Tilderos. Tur arī Latvijas motokrosa čempionāta 2. posms. Toties svētdien Rīgas Ērgļu šosejas 32. kilometrā Latvijas čempionāta skioringā 3. posms un, protams, arī motokrosa 3. posms. Nu ko, visi skioringisti un līdzjutēji tiekamies jau nākamajās sacensībās. Turpinājumā atbildēsim uz jautājumu, vai jūs zinat, kā radās Rīgas motormuzejs? Tie, kuri bijuši Rīgas motormuzejā, zina, šī ir vieta, kur aplūkot neskaitāmus senlaicīgus spēkratus.
Mercedes, BMW, Buick, Žigulīšus, motociklus, rafiņu un daudzus citus. Jaunākajiem apmeklētājiem var šķist, motoru muzejs šeit bijis vienmēr. Izrādās muzeja saknes meklējams tikai padomju laikos. Sākās viss tā. Lieli vīri sapulcējās un dibināja Latvijas antīko automobīļu klubu. Pilnīgi oficiāli, tad tas bija 72. gads, kad retrotehnikas cienītāji un restaurātori apvienojās organizācijā, ko mēs tagad pazīstam kā Latvijas antīko automobīļu klubs. Un kā šī kluba dibinātājs un pirmais kluba prezidents bija Viktors Kuldaks. Kā jums liekas, no kurienes Padomju Savienības laikā bija vīri, kuri pirmie izveidoja šāda veida klubu? Protams, tie bija mūsējie, latvieši. Pateicoties Latvijas antīko automobīļu kluba biedru neatlaidībai un vēlmei piepildīt viņu grandiozāko sapni, 80. gada beigās Mežciemā tika sākta Rīgas motoru muzeja būvniecība. Pateicoties Latvijas antīko automobīļu kluba biedru entuziasmam, arī šo kluba biedru spēkratiem tika nolemts. Tas bija jau tāds kluba biedru sapnis, nodibināt un radīt muzeju, kur šos senos spēkratus varētu apkopot un tad parādīt arī citiem interesantiem un arī sabiedrībai kopumā. Un tā 89. gadā tika dibināts Rīgas motoru muzejs. Latvijas, pat Austrum Eiropas vecākais un lielākais antīko automobīļu klubs turējies pretī visiem juku un pārmaiņu laikiem. Gandrīz 40 gadu laikā klubā pieteikušies jau vairāk nekā 500 biedri. Jums varētu likties visi kungi gados ar ūsām un sirmiem matiem. Izrādās šādi domāt ir aplami. Mums priecē tas, ka arī jaunatne, arī jaunieši nāk, interesējās par to, kā šo tehniku ir pareizi restaurēt, kur var dabūt detaļas. Un tāpat organizējam šo seno automobīļu pasākumus. Un tāpat mums 2 reizes gadā notiek arī Ikšķelē ir restaurātoru dienas, kur iespējams atrast savam spēkratam trūkstošās detaļas vai samainīties ar kolēģiem ar kādiem priekšmetiem vai detaļām. Tā kā antīko automobīļu kluba restaurētās mašīnas pārsvarā atrodamas motoru muzejā un to īpašnieki par retam izbrauc kādu līgumu pa pilsētas ielām, Rīgas motoru muzejā eksponāti mainās. Var gadīties, ka tieši tas braucamrīks, kuru vēlaties redzēt, tajā brīdī atradīsies ikdienas satiksmē. Pēc šī visa liekas, par antīko automobīļu kluba biedru var kļūt tikai ekskluzīvu, senlaicīgu braucamrīku īpašnieku. Pirmām kārtām par klubu biedru var kļūt jebkurš cilvēks, kuram ir šī vēlme, šī interese par seno tehniku. Tas nav tā, ka obligāti jābūt senā spēkrata īpašniekam, jo bieži vien uz klubu atnāk cilvēki, kas vienkārši grib šajā kustībā darboties, grib palīdzēt pie pasākuma organizēšanas, un šis spēkrats pie viņa nonāk varbūt tikai pēc tam. Tie, kuri vēlas reģistrēt vismaz 30 gadus vecu spēkratu kā antīgu iegaumēju, braucamrīkam jābūt maksimāli oriģinālam. Kluba komisija ļoti rūpīgi veic transporta līdzekļa aplūkošanu. Vecie lūžņi par antīkiem atzīti netiek. Tagad mēs zinām, kuriem vīriem jāsaka lielais paldies par Rīgas motoru muzeju. Bez viņiem senlaicīgie braucamrīki visdrīzāk atrastos izgāstuvēs, un brīvdienās mēs automīļi varētu doties uz citu muzeju. Aizbraucot uz ārzemēm, visi nezin, kāpēc uzreiz dodas apskatīt kādu dabas muzeju vai mākslas izstādi. Ļoti dīvaini. Lielākā daļa tepat Latvijā nemaz neinteresējas par mākslu, bet tālā zemēs kļūst par mākslas vergiem. Arī uz celtnēm un kokiem mēs skatāmies daudz savādāk, pat ja priede ir tāda pati kā mūsu zemē augusī. Likās, ka satikšu tevi kādā veikalā pērkot suvenīrus, bet ne, pat Londonā palsis satiekams kartingtrasē. Kā tā? Man vienmēr ir licies, ka ceļošana vispār diezgan stulbs pasākums, jo ceļojot cilvēks sacaurmodē bez lidmašīnām, pārvietojās bezjēdzīgi, iztērē degvielu, nonāk citā vietā un skatās svešām mājām. Jo Rīgā mēs nestaigājam tā pa ielu, māja. Arī nonākot Parīzē vai Londonā, mēs pēkšņi šausmīgi interesējamies par arhitektūru, kaut kā muļķīgi. Tāpēc man liekas, ka vienīgā jēga kaut kur ceļot ir darīt to, ko tev patīk. Citi, brauc spēlēt golfu, tad golfa turisms. Varētu būt arī tāds kartinga turisms, varot citu valsti, izgāza kartingu pa svešu trasi, svešos apstākļos, svešiem cilvēkiem un gūst kaut kādu baudījumu, un pie viena arī apsties uz tām mājām. Tātad, nosauksim to par autosporta vai šajā gadījumā kartinga turismu. Galapunkts Londona.
Lidojām, lai skatītos pasaules slaveno Top Gear šovu. Tā kā galamērķī bijām dažas dienas pirms šova sākuma, nolēmām nestaigāt pa pilsētas centru, vērojot Londonas arhitektūru, bet gan doties uz kādu kartinga trasi, lai mazliet pabraukātos ar mums tik ļoti mīļo mehānisko mašīnīti. Nokļuvām tuvākajā kartinga trasē ar ļoti interesantu nosaukumu – Rudzu mājas kartinga trase. In London, there's not many. What outside London you have for the cars is in Kent, Brands Hatch. You have the next one is Thruxton, which is the nearest one, which is Hampshire. But there's circuits all throughout England, but not in the centre of London. So, but go-kart tracks. This one, maybe. Again, this is the nearest one for us, and then it's further away outside London again. In the centre, it's very difficult. Rudzu mājas kartinga trase atrodas pusotras stundas braucienā no Londonas centra un 20 minūšu braucienā no Liverpoolas stacijas, virzienā uz Stanstedas lidostu. Šī kartinga trase ir viena no vecākajām un ciemojušies tur vairāki pasaulē pazīstami autosportisti. Ja tu atbrauc uz kartinga trasi, tas nenozīmē, ka te būs tikai trase. Te ir arī veikals, kura nopirkt kartingam dažādas detaļas, ja nu braucot saplīst. Kombinzonus un arī pašus kartingus. Nu re, tepat blakus kartinga trasei ir veikals. Kombinzoni, ķiveres, dažādas detaļas un pat kartinga žurnāli. Šeit cilvēks saprot, nav ko līst kartinga čempionātā un cīnīties par pēdējām vietām, ja neesi pietiekami izaudzis. Viņi ar saviem sporta kartingiem atbrauc uz trasi, patrenējas, ja saplīs kartings šeit uz vietas iegādājas kādu detaļu, paši pieskrūvē un trenējas tālāk. Ja tu esi atbraucis uz kartinga trasi bez mehāniķa un tev saplīst kartings, tu to vari šeit sataisīt. Ja tev kartinga nav vispār, tu viņu vari izīrēt un iespējams uzbūvēt no jauna. Runājot par būvēšanu. Vienā no mājas garāžām gar sienām salikti dzels rāmji. Ieejot telpā dziļāk atradu vīru, kurš cītīgi kaut ko metina. Kā izrādās, šeit tiek būvēti kartinga rāmji. What do? I actually manufacture the go-karts. Chassis, welding for people, repairs, whatever comes along, really. It's hard? It's taken me a long time to learn, yes. 2 dienu laikā tiek uzbūvēts viens kartinga rāmis. Zinot, ka šāds rāmis maksā ap 800 eiro, var spriest. Diezgan ienesīgs darbiņš. Protams, arī ļoti svarīgs, jo kartings bez rāmja vienkārši nav iespējams. Kad ir apskatīta visa lielā māja, var doties tuvāk trasei un šeit sastopamajiem braucējiem. Yeah, I think the go-kart, it's very good to start young children and also when they grow up, it's a little bit cheaper than the cars, so it's good. If you want to have some good fun for cheap money, then go-karting's the way. But when you go up in the racing cars, it's very expensive. But always expensive. More fuel, more rubber, more tyres, more engines, more problems. But with the go-karts, as I say, it's very good. You can have good fun, it's safe, and as you can see, he's not going to stop until the petrol runs out. And I've been doing it for 4 years and it's been great. I'm glad I got into it. From a very young age I've wanted to do karting as long as I can remember, but I've never been tall enough or old enough to do it. So I'd like to progress to cars. That would be my dream, to do car driving, but I haven't got my licence yet to drive on the road, so I've got to get that first before I even try and go into cars. Kā tev patīk šī Londonas trase? Šī ir ļoti tāda laba, un tu jūti, ka autosportam ir kaut kādas tradīcijas. Angļi būvē tādas sūdīgas ikdienas mašīnas, labas sporta mašīnas, un tas arī te jūtams jau drod. Hamiltona mulāžas koridorā un visās malās tie uzraksta, ka autosports ir bīstams, ka karogi nozīmē to un ka nekāp uz trases. Noteikti, ka tā ir, kā saka, ar asinīm rakstīta noteikumi, un viņi darbojas. Tev nav jāiet klausīties kaut kādu instruktoru, tu katrā vietā esi garu laiku izlasīt, kas jādara, ko nevajag darīt, kas trasē jādara, kas skatītājiem jādara. Man liekas, tas ir tāds baigi labā lietā, jūt, ka viņam te ir tradīcijas, un katrs tonkols vienalga plika pļaško ar esnu riepu, viņš mierīgi var iet un vizināties un piesiet dūšu un atrast līdzīgas, ar ko sacensties. Vietējiem patīk. Viņi diezgan bieži atbrauc līdz šai trasei, un nav ne mazākā brīnuma, kāpēc. Arī es priecājos atrasties trasē, pa kuru braukuši pasaulē zināmi un pieredzējuši autosportisti. Šis mazais puisīts, kurš braucis šajā trasē, nav neviens cits kā slavenais formulas braucējs Lewis Hamiltons.
Tagad varēsi stāstīt visiem, ka esi braucis tanī pa trasē, kur Lūijs Hamiltons bērnībā. Nu, redz, es to pirmo formulu maz skatījies, jo to kādas Hamiltons izstās zina, ka mēlēs, bet tā vairāk es tā pūlī neatšķirt no citiem. Bet to, protams, var lepoties. Un pirms kā laika mēs bijām arī tajā Bedfords autodromā, un tur arī sāt pirmās formulas onkuļi braukājuši, un mēs ar tur tā diezgan godam nostartējām, tā kā, krājās, lēnā garā tās trases krājās. Par godu Hamiltonam izveidots pats speciāls stends, lai interesantiem būtu, kur piesiet acis. Bet, ja jūs nesajūsmina Hamiltons, tad varbūt Damons Hills? Katrā ziņā, ja esat ieplānojuši doties ceļojumā un nerodat prieku apskatīt mājas vai bildītes vien, droši izmēģiniet kartinga turismu. Tas šoreiz arī viss. Tiekamies ātruma cilts kartinghālē Mežciemā vai arī jau nākamajā mūsu raidījumā. Atcerieties, ka mums ir nedaudz samainīts ētera laiks. Tas tagad ir trešdienās, kā parasti, tikai 23:00. Neaizmirstiet vēl apmeklēt mūsu mājaslapu www.ātrumacilts.lv. Atā! Ātruma cilts ar skatu nākotnē, ar saknēm motoru muzejā.